Un ir arī Māris. Čau, Māri. Tā, čau. Dzirdi? Kā tev? Jā, kā tu mani dzirdi? Viss super, perfekti, ļoti labi. Super. Teicu, es tev arī neredzu, un tad laikam jau manā telefonā arī kaut kāda problēma ir, ja es tevi neredzu, bet domāju, ka varam iztiksim bez tāda. Tu man redzi vispār? Es redzu tevi, jā, man divi ekrāni rādās, gan es, gan tu. Laimīgais. Es tev neredzu, bet es pieļauju, ka tu smaidi šobrīd. Nedaudz priecājos, jā, par to, kas notiek. Es pat nezinu, ar ko sākt, bet es atklāti sakot, esmu nedaudz gatavojies. Es kaut ko palasīju. Tu esi super populāra persona, izrādās. Ar tevim ir tik daudz intervijas, visādi raidījumi, rādio, un es nezinu, droši vien, ka pat televīzijā es tik tālu varbūt arī neaizrakos. Televīzijā tas bijis, jā, it pa brīdim kaut kur tiekos. Jā, un tādā ziņā interesanti, ka, tev ir baigā tāda pieredze, es tā skatos. Tu esi tāds baigais malcīts, kas visu laiku cenšas kaut ko iet darīt un maukt uz priekšu. Un ir, protams, līdz ar to daudz informācijas par tevi. Un viena no tām, kas bez mazliet katrā tajā intervijā laužās ārā, ir tas, ka tu agrāk strādāji IT. Tas kaut kas mums ir kopīgs. Un kad tu no tā IT aizgāji, ir tā, ka tev kaut kas neapmierināja. Vai jautājums tev sekojošs? Uzmanība jautājums. Vai tev šobrīd viss apmierina? Zin kā visu laiku kaut kas bišķi dīdās. Bet tas, kur es biju vakar, noteikti es negribētu būt. Un tas, kur es biju tajā stāvoklī pirms 10 un vairāk gadiem, es to pieņemu kā pieredzi, kā zināšanas, kā mācību. Un šobrīd es vairāk esmu sapratis, kas ir tas, kas šeit pretī kamerai sēž, ko viņš grib darīt, kur viņš grib doties. Un tāpēc no tādas skaidrības un dzīves vienkāršības viedokļa šobrīd es teiktu, ka ir iekšējais miers, bet es ļoti labi redzu, kāds ārējais nemieris ir apkārt. Un tiklīdz es pazaudēju to saikni starp iekšējo mieru un ārējo pasauli un jūtu, ka man tā miedarbība kaut kur sit ārā, tā visu laiku kaut kas manī varbūt satricinās, bet kopumā jūtos ļoti fantastiski. Vilnis raksta, ka skaņa pazuda, bet es domāju, ka tā nav. Vajadzētu visam strādāt. Jā, vismaz es tevi dzirdu. Jā. Bet es ar tādu domu jautāju, kad tad jau sanāk, ka tu esi, tev kaut kas dīda un kaut kas tomēr tev var tā kā mazliet izsist no līdzsvara. Un ja jau tu pirms 10 gadiem kaut ko mainīji, tad noteikti šobrīd arī ir kaut kas tāds, kas, ja tev spēja vēl satricināt, tad ir kaut kas vēl jāmaina. Pirms 10 gadi man bija jautājums saistībā ar veselību un to dzīves kvalitāti, ko es biju saskāries. Gribēju sākt baudīt dzīvi. Gan tie bija ceļojumi, gan tie bija pārgājieni, kuros es piedalījos, bet realitātē
Tas man sagādāja diskomfortu. Tās bija reāli fiziskas sāpes, ķermeniski, tās bija sāpes aizdusā, aizelpā. Es kalnos gribēju kāpt, es redzēju to skatu, kas tur tiek pasniegts, bet realitātē tas bija neiespējami. Tas bija neiespējami baudīt to. Šobrīd es ar daudz lielāku baudu, prieku staigāju, fiziski jūtos fantastiski. Esmu atrisinājis ļoti daudz praktiskas lietas. Ceļu, muguras, jostas vietas, lāpstiņu sāpes, paaugstināt asinsspiedienu, sirds asinsvadu sistēmu riskus, svara jautājumus, ļoti daudz tādas acīm redzamas lietas. Svars bija acīm redzami? Šobrīd man tas liekas acīm redzami, bet uz to brīdi likās, ka tas vispār, tā ir norma. Un tas sliktākais vai tas izaicinošākais, ko es redzu tagad, ka joprojām ir cilvēki, kas to, ko es jau sen esmu atrisinājis. Manā skatījumā atrisināt asinsspiedienu tur vecumā līdz 40 gadi ir easy peasy jautājums. Tur vīrietim asinsspiediens, tur svara regulācija vīriešiem vai sievietēm, tas ir gana saprotams viegls aspekts. Tas, ko es šobrīd daudz vairāk pētu un skatos, pateicoties elpošanai, ir stāsts par to, ko mēs neredzam. Tātad, kur aiziet enerģija, sajust, kur enerģija rodas, kas ir tie ārējo avoti, lai es varētu iegūt vēl vairāk spēku un enerģiju, kas ir mans dzīves aicinājums un kā izmantot savu 100% potenciālu. Jo ir kaut kāds vecums, kad mēs varam dzīvot uz tām savām iekšējām rezervēm, uz vielmaiņu, bet kaut kādā posmā mēs saprotam, ka visapkārt ir enerģija, kas no manis tiek paņemta un kuru es kaut kur dodu vai kuru es kaut kur virzu viņu. Un tāpēc tā skaidrība galvā un iekšējais miers un laimes sajūta viņu no sākuma jāuzbūvē sevī. Un tas ir tas, ko arī pēdējos gadus es ļoti aktīvi strādājot ar dažādām praksēm sevī kopju, veidoju, attīstu. Un lietas, kas ir saistīts ar tādu klasisku veselību, ir vienkārši kā rezultāts tam, ka tai veselībai ir jābūt. Veselības valūta ir enerģija. Attiecība valūta ir laime un mīlestības sajūta sirdī. Finanšu veselība, tas ir dāvanas, nauda, pārticība, ka tu vari pašrealizēties tā, kā tu gribi. Un tad mēs varam runāt par visu to dzīvības enerģiju, kas pūst mūsos. Jā, teiksim tā, ja tu man prasīji, kāpēc varbūt man ir grūtāk atbildēt, jo vairāk tu zini, jo grūtāk ir atbildēt. Vislaimīgākais cilvēks ir Bomzis, kuram neko nevajag. Viņš dzīvo šeit un tagad. Viņš pamostās, vajag kaut ko ēst atrast. Labi, es zinu, kur ir ēdiens. Eju kaut kur meklēju. Manā gadījumā es meklēju ēdienu, kas ir kvalitatīvs, kur ir dzīvesveids tajā, kā es gatavoju. Un tur vēl ir, kur augt. Un es gribu, man patīk gatavot ēdienus. Bet es ļoti labi apzinos, ka, lai gatavot ēdienus, man ir jāskārto dzīvesveids, vai man ir laiks gatavot ēdienu. Man patīk gatavot ēdienu, kas ir vidusjūras dzīvesveida balstīts. Un tas atkal prasa kaut kādu piepūli. Es mēģinu mācīties, kā dabūt to kaifu no dzīves, arī tajā situācijā, kad visapkārt viss nosacīti brūk. Jo tā arī var paskatīties uz pasauli, kas notiek. Es tev gribu pārtraukt. Aiziet, Man iedūrās ausīs vārds Bomzis, un man tagad man liekas, ka tie, kas apzināti elpo, viņi tiecās uz to viņu līmeni, jo mums ir tā, mēs gribam dzīvot šeit tagad, atbrīvoties no pagātnes, nenest līdz to nastu, kas mums nāk līdz pagātnē,
Un vai tas ir, tavuprāt, tāds korekts salīdzinājums? Varbūt tomēr, man liekas, ka varbūt īsti nav. Redz, ar elpu mēs saprotam, ka elpot ir legāli, un tā ir tāda apzināta ceļošana. Te ir jāatver tēma, kas ir, nezinu, pasaules uzbūve, dimensijas, kas ir pagātne, kas ir nākotne, un kad viss notiek. Un bieži vien cilvēki elpošanas laikā saka, ka es pazaudēju laika sajūtu. Arī es esmu bijis elpošanas savās personīgās pieredzēs, kur es redzu, ka es esmu vairākās vietās vienlaicīgi. Es varu būt tur, kas ir pagātnē, un varu būt nākotnē, kas būs. Un tas ir tas ieelpas spēks, ka es redzu, ko es ieelpoju. Un tāpēc elpošanas laikā ļoti būtiski ir nodoms. Un tas ir tas, ko es daru savās nodarbībās. Bija brīdis, kad mēs vienkārši elpojām tehniski, fiziski pabarojām nervu sistēmu, dabūjām sajūtu, jā, es jūtos mierīgi, laimīgi, priecīgi, enerģiski. Bet tad ir brīdis par to, ka tu vari sarunāties ar sevi, iet dziļākos meditatīvos transa vai hipnotiskajos stāvokļos, un mēs viņu paņemam mūsu izpratnē te uz zemes. Tas ir stāsts par nākotni. Tātad mēs iegriežamies nākotnē, spēcīgi ieraugu sevi, un tad es to ieelpoju kā nodomu, un lai, ja man ir krūze, jā, piemēram, viena, tad ir krūze, viņā ir kaut kas iekšā, viņa ir pilna, viņā ir nemieris, viņā ir pagātne, viņā ir tagadne, viņā ir varbūt nākotne, kā nu kurš dzīvo, cits dzīvo nākotnē, cits dzīvo pagātnē, un ja mēs sākam strādāt ar nodomu to, ko es gribu, tad sanāk, ka tas, ko es ieelpoju, vai tas, kā es piepildu savu galvu, domas, vidi, apziņu, zemapziņu, vai kaut kam atbrīvotos, ir jāpazūd. Vai kaut kam jaunam ienākt, ir kaut kam jāaizpūst. Un tad tā krūze puīst, vai viņa tek pušu, vai viņa nāk ārā ar emocijām, ar sajūtām, ar dusmām, kur mēs saprotam, ka kaut kur mēs noturam sevī šīs emocijas, sajūtas. Un darbs ar elpu nozīmē to, ka mēs uz apziņu, uz paplāti ceļam ārā kaut ko, kas mūsos ir. Un Bonzis, viņš neskatās ne pagātni, ne nākotni. Viņš Pišķiņu skatās, ne? Viņš taču, viņam ir kaut kāda ikdienas raize, kur dabūt kaut kādu dienišķo devu, kur viņš gulēs, lai nenosaukt, kur viņš pa kādām takām viņš ies, lai viņam nebūtu kaut kādi tur draudi no konkurējošiem tēliem, no policijas, no kaut kādiem naidīgiem skatieniem, un viņam ir kaut kāda savu rutīnu. Man tā liekas, tā... Nu, skaties, tas bomža dzīvesveids ir man vienalga, ko par mani domās. Biroja cilvēku ieģērbt bomža drēbēs un pasēdēt uz ielas. Tas ir tāds diskomforts, tāpēc, ka tev ir jāmaina avatārs, kas tu esi. Un mainot avatāru, kas tu esi, tev mainās darbības, ko tu dari, tev mainās sajūtas, kā tu jūties. Tātad zem katra šī ierobežojošā kaut kāda uzskata, kontrolēt pasauli, ko par mani padomās, ir kaut kāds zemapziņas stress, un visbiežāk tad, kad mēs runājam par elpošanu, mēs principā tiecamies uz iekšējo mieru. Un tad no tā iekšējā miera fizioloģiski vispār var apasiņoties galva un smadzeņi. No tā iekšējā miera mēs varam piekļūt tur čiekurveida dziedzerim, un tikai tad sāk atvērties kaut kāds vizuālais kanāls vai augšējie enerģētiskie centri, kuri vispār atbild par to, kā paskatīties nākotnē, lai tu varētu pamainīt savu to šodienu. Pagātnē mēs iegriežamies pēc pozitīvām sajūtām, un mēs
strādājot uz nākotni, mēs saskaramies ar pagātni, tāpēc, ka viņi mūs valk atpakaļ, jo, ja kaut kas ir neatrisināts, ja mēs neesam apzinājušies, kāpēc es nevaru spērt to soli uz priekšu un jūtu, ka kaut kas neiet vai atduros pret sienu, pret griestiem, pret durvīm, kas nevarās vaļā, bet aiz tām durvīm es ļoti spēcīgi redzu, ka es gribu to, ko es tur esmu redzējis. Un tas ir stāsts analoģijā par māju, tātad kā mēs viņu būvējam. Bomzim nav skaidrība, kādu māju viņš uzbūvēs. Es gan neesmu runājis ar viņiem, bet, tur, teiksim tā, mēs varam runāt par maziem bērniem, kas ir laimīgi, kas dzīvo šeit un tagad. Tas ir cita analoģija, kas smaida 200 reizes dienā un tā tālāk. Bet tad, kad mēs būvējam māju, mēs no sākuma aizējam pie arhitekta un mēs apstiprinam to ideju vispār, uz papīra ir kaut kāda doma, kur būs ziemeļi, kur būs dienvidi, tas būs viens stāvs, tie būs divi stāvi. Un pati realizācija darbība ir, vai nu mēs ejam pa taisno līniju, vai mēs ejam līkočos. Un tad, kad mums tā skaidrība ir, kāpēc un kur es virzos un ko es daru, un tas ir balstīts uz vērtībām, uz patiesām dziļām vērtībām, tad mēs patiešām varam atrast to ceļu, nevis līkočiem iet. Un tie līkoči dzīvē ir tā turbulence, kuru es pamanu cilvēkos, kas sāk elpot, ka viņus 3D pasaulē sit ārā kādās jomās - veselība, attiecības un finanses. Un kaut kur no šīm kategorijām, un tad tas mans stāsts ir par ko? Es uzķilnēju veselības tēmu līdz 9,5 no 10. Tad es saskāros ar attiecību jautājumu, krīzi, kas mani nomet ļoti dziļi depresīvos un emocionālos stāvokļos, kuras sāku vilkt ārā to instrumentu kasti ar visām lietām, ko es zināju, kā saglabāt savu resursu un adekvātumu un kā dabūt ārā sevi no depresīvā stāvokļa. Tad es sāku pētīt šo tēmu, un tad es sapratu nianses, kas tur ir nepieciešams. Vīrišķā, sievišķā enerģija, pamati, kas ir jāsakārto, lai vispār emocijas varētu uztvert, sajust un komunicēt. Un tad es sapratu, ka arī finanšu veselība kā pārticība, kā pietiekamība, kā dāvanas, kā iespējas šai pasaulē un rezultātā nauda ir tāda holistiska pieeja, kā es šobrīd skatos uz to, kāpēc mēs vispār taisam elpošanu, apzinātu elpošanu, un kāpēc mēs pievēršamies tam, ka ir svarīgi cilvēkam paprasīt, klausies, ko tu gribi? Ko tu gribi ieelpot, ko tu gribi izelpot? Un daudzi apjūk, tāpēc, ka viņiem ir nemiers, un viņi nezina, ko viņi grib. Un tas ir grūts jautājums, ko es gribu un kur es virzos. Un man ir ļoti liela skaidrība un pateicība un pietāta pret to, ko man elpa ir devusi. Elpa man ir devusi, un es negribu no viņas atkāpties. Es saprotu, ka tas ir stāvoklis, kā es ienāku šajā pasaulē, un tas ir stāvoklis, kā es aizēju no šīs pasaules. Un tas ir arī stāvoklis par to, kādi ir mūsu elpošanas paradumi, parāda to, kā un kas notiek manā ķermenī. Un ķermenis ir vairāku slāņu, tā tad ir neredzamais, un nosauksim par enerģētisko, un ir redzamais fiziskais. Mēs ne ar vienu, ne ar otru nezinām, kā ar viņu apieties. Kopējā pieredze man rāda, ka milzīgs potenciāls cilvēkiem parādīt, ko vispār elpošana un kam viņi domāt. Un elpošana iet cauri visiem instrumentiem. Tā ir joga, tas ir sports, tā ir dziedāšana, tā ir mācīšanās, tas ir miegs, jebkuras dzīves sfēras. Tātad, jo viņi iziet fiziskajam, emocionālam, garīgam cauri un savieno mūsu sirds centrā. Un mēs elpošanas laikā jūtam, ka fiziski kaut kas notiek. Sākumā mēs varam just tirpas, varam just asinsspiediena svārstības, mēs varam just kaut kādas vibrācijas, mēs varam just kaut kas tirdās, dīdās. Mēs emocionāli saprotam, balts kaut kas notiek. Es jūtos mierīgi, satraukti, man gribās raudāt, man gribās tur, nezinu, kliegt, dusmoties vai kaut kas paceļās. Un mēs garīgi savienojamies ar kaut ko, kas ir augstāks, kas iedod mums papildus resursu, vai tā ir dzimta, vai tas ir
mātes zemes spēks, vai tas ir stāsts par dievišķo debesu enerģiju un spēku. Ļoti daudz dažādi aspekti, kuri, pateicoties elpošanai, varās vaļā. Es ielikšu punktu. Tagad kaut ko pajautāt. Tu labi liksim mierā to kategoriju cilvēku. Tu pieminēji arī par bērniem. Tev ir arī, es esmu lasījis vienu tavu grāmatu, kur par bērnu elpošanu runā, un tev ir kaut kāda arī pieredze par bērniem, bet es nezinu, vai tev pašam ir bērni, bet kā tu nonāci līdz tam bērnu līmenim? Es sāku apzināti nevis nolaidies, bet tā kā pacēlies līdz tam. Kā tu līdz tam? Tāpēc, ka es esmu bijis bērnu dārzos, skolās, jauniešu nometnēs. Es arī esmu bijis bērnu dārzā. Jā, tu arī esi bijis Super, jā. Vai kad bērnu izņem ārā no dārziņa. Jā. Es biju projektos mācīt gan bērnus, gan vecākus, un tas, ko es redzu, teiksim, tie bērni, kas ir veseli, viņiem tie elpošanas paradumi ir sakārtoti pilnībā fantastiski. Viņiem ir brīvs deguns, atbrīvot žokus, tātad mums ir 100% deguna elpošana, un viņiem ir grūti elpot savu muti. Un mēs redzam, ka viņiem žokus ir viegli atbrīvots. Atšķirībā no pieaugušiem cilvēkiem, teiksim, zobu griešana vai kaut kāds satraukums vai dusmas vai emocijas, viņas viss iesēžās žoklī, kas ir viens no spēcīgākajiem muskuļiem. Ja skatās uz to masu, cik tas muskuls ir liels. Tad žokļa muskuls ir maziņš, un to jaudu un spēku saspiedienu, ko viņš taisa, viņš ir visjaudīgākais. Līdzīgi kā tur krokodīlam aptuveni tas pats. Ja viņš saspiež, tad viss saspazmējās un viss nav variantu atspiest vaļā viņu. Un bērniem un jauniešiem ir ļoti viegla tā gaisa plūsma, tā mehānika, kas ir biomehānika attiecībā uz elpošanu, atšķirībā no pieaugušajiem, kur mēs redzam, ka tā plūsma ir saraustīta, ka tā plūsma var būt vai nu viņa vēderā, vai krūšu kurvī, vai vispār saspiest un nemaz nekustās, vai ribas nekustās pa labi, pa kreisi. Bet bērniem tas sāk mainīties tad, kad viņi sāk staigāt, jo tas ir stāsts par visu balstu aparātu, tātad pēdu, kurpēm, bazpēdošanu, sportošanu. Tad, kad viņi sāk sēdēt, tātad mainās iegurnis, mainās plecu novietojums, un tātad uzreiz mums aiziet. Un tā bija viena no lietām, ko es pats sevī novēroju. Tātad, kāpēc man tā IT nozare likās ļoti tāda arī aizdomīga? Tāpēc, ka sežot gandrīz vai 8-10 stundas dienā, vai pat vairāk cilvēks patiesībā sēž, tad sēd darbā, atnāc mājās un vēl sēdi. Vēl sēdi un atkal sēdi. Un, tā sēdēšana patiesībā, man liekas, tur pat ir visas 12-14 stundas. Tā. Un tas mehāniski baigi pabojā mūs. Un tas, ko mēs elpošanā redzam, ka ja mēs iekšēnē dabonam to mieru vai nomierinam nervu sistēmu, tad sāk mainīties mūsu fizioloģija, tātad biomehānika. Un tas ir tas, ko es arī pats sevī sajūtu, ka sāka mainīties biomehāniskā sajūta, kā es staigāju, kā es komunicēju, kā es runāju, kā balss veidojās. Ļoti daudzas nianses sāka mainīties no tā, cik, tā teikt, atbrīvots vai sajusts ir tas fiziskais ķermenis. Un tas man deva iespēju vispār aizdomāties par to, ka, protams, mēs holistiski skatāmies uz to, ka mums ir fiziskais ķermenis, kas mums ierobežo. Daži saka, tas ir tempus, daži saka, tas ir cietums. Mums ir emocionālais ķermenis, mums ir garīgais, un vēl vairāk ķermeņi, tātad, ar kuriem mēs komunicējam un miedarbojamies. Un bērniem visas prakses, kas ir pieaugušajiem, arī nometnēs elpinot bērnus, jauniešus, viņiem ļoti ātri viņi nonāk tādā apzināti izmainītā
hipnotiskā transa stāvoklī, kur stāsta ļoti interesantas pieredzes, ko mēs kā pieaugušie cilvēki arī pieredzam, bet mums vajag vairākas reizes, lai atvērties un sajust, ka kaut kas mainās. Līdz ar to bērnu tā enerģētika, vai tas stāvoklis ir jau gatavāks. Bet pakāpeniski mēs kļūstam tādi kā vidējais cilvēks, un daži cilvēki saka tā, tavs stāvoklis ir tāds, kāds ir tavu tuvāko cilvēku elpošanas ritms un elpošanas paradumi tev apkārt. Tātad tas, kā elpo tavi cilvēki apkārt, ir tas, kā tu jūties, un tas, kas tev ir un kas tu esi un kas ar tevi notiks. Tā kā elpo... Tur var pārfrāzēt to teicienu, pasaka man, kā elpo tavu draugi, un es pateikšu, kā elpo tu. Jā, varam pārfrāzēt tieši šādi, jā. Jā, nu no tās sērijas, jā. Bet kā tu nonāci līdz tiem bērndārziem? Jo es, piemēram, ja man bērns iet bērndārzā un tad atnāk kaut kāds svešs onkulis un saka, ka viņš ar viņiem pastrādās, tad es būtu diezgan skeptisks tādā ziņā. Nu, tas jau ir tavs jautājums. Kāpēc tu būtu skeptisks? Bet, Nē, bet ar kādu piedāvājumu tu ej? Kāpēc tu ej uz bērndārzu? Es jau neju, kur mani aicina. Jā. Bet kāpēc tev aicina? Man aicina tāpēc, ka man ir skaidrs metodikas, ko ar bērniem darīt. Bērniem ir atsevišķi vingrinājumi. Ja mēs pieaugušie varam apzināti, apgūties, elpināties, darīt kaut ko. Bērniem tas ir dažādi spēļu vingrinājumi. Tas ir pūšanas vingrinājumi, tas ir deguna nostiprināšanas, elpošanas vingrinājumi. Tas ir iedomāties, ka tu tur, ja mazs vecums, tad tu tur kaut ko nopūt pieneni vai tu kā bitīte tur duni un skaņas izdod. Un pieaugušiem mums ir vingrinājums vienkārši tur nezinu, dīcināt vai dunināt. Bērniem tā tad ir atsevišķi vingrinājumu komplekss. Es esmu mācījies Buteiko elpošanas metodas. Es esmu mācījies tātad atvasinājumu sportā, elpošanu, kas ir Oxygen Advantage. Un es zinu to vingrinājumu kompleksu, kā mēs varam trenēt elpu. Gana fiziski ļoti racionāli mums ir svarīgi sakārtot, vai elpošana ir sinhrona, vai apskaits minūtē ir mazāks nekā tipiski mums šobrīd attīstās vidēji sabiedrībā. Mums ir nepieciešams iesaistīt diafragmu 100% un saprast to mehāniku, vai ķermenis arī tātad starprības kustās 360 grādi uz visu pusi. Mums ir svarīgi sajust, kā mēs elpojam kustībā, skrienot, ejot pie fiziskas slodzes. Mums ir svarīgi saprast, kā mēs elpojam miega laikā un saregulēt miegu, kaklu. Jā, tā kā, bet bērndārzos es arī esmu strādājis ar vecākiem. Jebkurā gadījumā bērniem lielākoties viss ir kārtībā, ja tur nav kārtībā, tad vecāki jau to zina. Un strādājot ar vecākiem, tur ir galvenais uzdevums, lai vecāki zina tās pamatlietas, kam pievērst uzmanību. Tieši tāpatās, kā viņi nesaprot, kad to bērnu apģērbtu, vai viņš ir sasvīts, vai viņam ir augsts, vai nav karsts, kādas tās temperatūras. Tieši tāpat mēs varam novērtēt, kāds ir tas viņa, tātad tā reakcija mazam bērnam ir elpas aizture. Tas ir tas, kā viņš var reaģēt uz satraukumu. Un šis ir tas moments, kur viņš kaut kādu stresu, sajūtu, emociju sevī kaut kur ieglabā. Jo tas ir veids, ka pie stresainām situācijām mēs kādu destruktīvo emociju sajūtu paglabājam sevi. Tas notiek trigger punktos, fascijās, tas notiek kaut kur audos, muskuļos, un kaut kur mēs to paglabājam. Un kaut kā to vajag palaist vaļā. Kaut kā to vajag palaist vaļā, ja mēs to apzināmies, ja mēs saprotam, kas tas bija par stāstu. Un tas ir tas darbs, ko bieži vien elpošanas dinamiskajās praksēs mēs arī piedzīvojam, ka cilvēks, viņš uzdodās jautājumu, es gribētu justies laimīgs un mierīgs, vai
atbrīvotu to, vai saprastu šo, ir jāatrod iemesls, kāpēc tu tā nejūties. Un ja mēs to apzināmies un saprotam, tad tas rezultāts ir maksimāli krūts un fantastisks. Ar elpošanu notiek tā maģija, ka mēs dažreiz, un tad bieži vien mēs jūtamies labāk, bet neesam apzinājušies, par ko tas ir. Tad, manuprāt, ir risks, ka ja mums atkārtosies tā situācija, tad mēs neesam to mācību sapratuši un guvuši. Un tāpēc mums vajag ideālais variants ir saprast un ar nodomu un pieprasījumu doties ar katru ieelpu un izelpu. Un kāpēc tas ir vēl svarīgi? Tāpēc, ka ja mēs elpojam bez nodomu un ja mēs vienkārši darbojamies ar elpu un nenovērtējam viņas to daudzfunkcionālo iedarbību, fiziskais, emocionālais, garīgais, tad pēc idejas mēs ieelpojam to savu tuvāko draugu vai paziņu nodomu, kas ir vidējā temperatūras slimnīcā. Bet ja mēs gribam izrauties no tā, kur mēs tagad esam, mums ir jāpamaina tas, kur mēs tagad esam un tas, ko mēs darām. Labi. Atgriežamies pie sēdēšanas. Tu tagad sēdi retāk. Kāds ir tavs sēdēšanas režīms? Es šobrīd vairāk kustos staigāju, tas jau ir vēsturiski, un es pietiekami regulāri izmasēju sevi ar trigger punktu bumbiņām, tad atbrīvoju fasciju, atbrīvoju muskuļu savilkumus, un es ātrāk izjūtu to, ka, respektīvi, tas stāsts par to sēdēšanu ir tāds priekš manis. Es zinu, kāds es gribu būt, un es sevi veidoju tādu, un es zinu, ka tas prasa laiku. Bet tu par fizisko ķermeni runā. Es runāju gan. Tāpēc, ka ja man ir spēcīgs stāvoklis, kāds es esmu, tas noteikti maina arī enerģētisko sajūtu, kāds es esmu. Un, lai to sasniegtu, ir jānostiprina vēders, vai pleci darbojās, vai to sasniegtu, ir jāatbrīvo krūšu kurvi muskuļi. Man ir svarīgi saregulēt, iegurni, kas ir smalkā asins rite un risks gan sievietēm, gan vīriešiem vecumdienās. Es skatos arī uz veselību, skaties, mēs esam, kas tā teikt, kā daudz gudrie saka, mēs esam ieslodzīti šeit 3D pasaulē uz zemes savā templī, ķermenī vai cietumā, vienalga, saucam kā gribam. Aizmukt nevarēsim. Tātad mums ir, ar to, kas mums ir maksimāli viņš jāsaglabā. Statistiski mēs redzam, ka cilvēki aiziet no dzīves pāragri. Man liekas, ka dzīvošana uz pasaules ir ļoti interesanti. Es vēl neesmu apbraukājis daudzas valstis. Es vēl neesmu pabijis daudzās vietās. Es vēl neesmu kārtīgi pālpojis, kaut arī jau daru to 10 gadus. Un man tas patīk. Man patīk šo darīt. Un es gribu to darīt. Ir brīnišķīgi. Ir brīnišķīgi, jā, tieši tā. Dzīvot ir fantastiski. Un ķert to kaifu. Jā, un ķert to kaifu un dzīvot un priecāties. Un lai tas notiktu, priekš manis ir kritērijs. Man ir jābūt sakārtotai pēdai plaukstai. Man ir jābūt ļoti daudzām funkcionalitātēm, lai tas kalpotu man. Jo es biju tur, kur tas man nekalpoja, un es attiecos pret to kā pret kaut ko nesvarīgu. Un es cerēju, Pagājuši 7 gadi, kad nomainās tev viss šūnas ķermenī, un tu esi cits cilvēks. Mēs esam, citi cilvēki, tā ir, kaušu un dzīves ciklus tur vidēji 7 gadi. Tas, ko mēs ēdam. Nevar, runājot par tavu biohackingu, nevar, piemēram, pieņemsim, vīriešu vidējais mūža ilgums, tur 65 gadi, es nezinu precīzi, bet, aptuveni, jā. Un tad tu, piemēram, 65 mīnus 7, tad tu apmēram tur 58 gados izdomā, no 58 gadiem es tagad sākšu superīgi dzīvot, un tad es ap tiem 65 būšu tāds baigais veselības iemiesojums, un es nodzīvošu vēl līdz 100 gadiem. Tā nedrīkst?
Tā drīkst, tā var, jo organisma reģenerācijas spējas ir milzīgas, bet problēma ir tajā, ka tajos 57 gados saņemties, mainīt dzīvi būs grūtāk nekā to tagad izdarīt, jo pazūd arī tā neiroplasticitāte, pazūd smadzeņu funkcionalitāte. Ja tu līdz 57 uz 50-50 veiksi apkopi, galvenais ir nesatraumēties, jo tā teikt, vai uzumi un kaut kas tās traumatisks nenotiek, jo tas bieži vien ir tas rada neatgriezniskas sekas. Tas ir viens risks, kas ir jānomenedžē. Tas fiziskās traumas. Ja mēs dzīvojam neapzināti līdz 57 gadiem, tad psiholoģiskās, emocionālās traumas mazāk nekļūst. Un to jau arī pierādis. Uzaudzē bagāžu. Jā, tu velc savu bagāžu līdzi, tas smagums, savilkumi, un līdz ar to tur 60 vai 50 gados tagad darīt to, ko mēs tur daram ar elpošanu, vai to, ko es tur daru ar triggerpunktu bumbiņām, vai tagad te braukt kalnos un staigāt ar grupām, vai vienam pašam kaut kur, vai uzņemties vairāk riska, investēt sevī, tas ir grūtāk izdarāms. Tehniski es redzu, ka nākotnē tas būs, pateicoties biohackingam, tehnoloģijām, iespējams vieglāk, bet tas būs pieejams tikai tiem, kam būs nauda. Izredzētie. Tie būs izredzētie, kam ir tā pārticība, nauda, finanses, tāpēc, ka pirmām kārtām apkalpos tos, un krūtie speciālisti, viņi būs pieejami tikai tiem, tiem, kam ir finanses. Arī zinātne, arī tehnoloģijas, kas attīstās, šobrīd jau kas notiek. Tie, kas grib, var mierīgi saglabāt šobrīd jau ar esošiem resursiem 100 un vairāk gadus. Ir jāpapēta vienkārši, kas ir vajadzīgs. Un ir zināms, kas ir vajadzīgs. Labi, mēs aizgājām no sēdēšanas projām. Es nedzirdēju atbildes uz saviem jautājumiem. Tu tagad sēžot krēslā, jo sēdēšana ir katram, 99% mūsdienās visi sēž, un tā ir viena no lielākajām problēmām. Nekustīgums un tādas lietas. Un tu savā ziņā esi no tā izrāvies, bet tik un tā, tu sēdi, tu raksti kaut kādus rakstus, tu sēdi ar manīm laivā, un tu sēdi droši vien uz krēsla, lai viens neredz, bet tu sēdi tik un tā, un tad, kad tu sēdi, tu kaut kā jūti savu ķermeņa tās izmaiņas. Ja tev interesēs, var arī savām izmaiņām pastāstīt, bet ko tu jūti, kad tu sēdi, kas notiek ar tavu ķermeni? Ir brīdis, kad es sāku just kaut kādu diskomfortu. Un pateicoties elpošanai, man vairs nav jāgaida sāpe, kas ir ļoti, ļoti sāpīga, jo nervu sistēma, ilgi dzīvojot hroniskās sāpēs, viņa sāpju receptoru toleranci paaugstina. Un tas ir tas stāsts, ko es redzu elpošanas sesijās ļoti bieži. Tātad cilvēki, sevišķi iesācēji, viņi sākumā var izjust hroniskās sāpes, kur viņiem ir muskuļos, kaut kur jostas vieta, kaut kur kājas, un viņi sāk runāt par vecām traumām. Manā gadījumā es ātrāk sajūtu to signālu, vajag izkustēties. Mēs varam skatīties, darba drošības noteikums, ka cilvēkam vajadzētu tur reizi, cik tur minūtēs izkustēties, piecelties, izlocīties. Jā, bet es neesmu redzējis, ka cilvēki to dara. Tāpēc, ka viņiem tā nav. Viņi iet pīpēt. Jā, tas ir viens no variantiem, kā tas tiek risināts. Vai kafijas, tējas, vai kaut kādu vēl fūdu, vai vēl kaut ko dabūnu un tā tālāk. Bet manā gadījumā es ātrāk to sajūtu. Un tas ir tas, kas mainījies, ka daudz ātrāk es saņemu signālus, un tad man ir jāizlem, ko ar to darīt. Vai nu es turpinu darīt savu pāri, vai otrādi, es izvēlos, es nedarīšu to.
Bet šo izvēli var apzināti izveikt tad, ja man ir skaidrība, kuras virzos. Ja man ir pofiti, kuras virzos un es tupu vienkārši kaut ko daru, lielākā daļa dara bezjēdzīgu tupu darbu, un viņi jūtas nelaimīgi par to, un tā ir realitāte. Viņi negribētu iet uz darbu. Un līdz ar to viņi paliek otrajā plānā sevi, savu ķermeni, savas sajūtas, savas emocijas. Jā, emocijas. Kas ir ar tavām emocijām, kad tu sēdi? Viņas kaut kā mainās? Nu, it sevišķi, ka tu strādā pie datora, piemēram. Protams. Kas ir ar... Protams. Elpošanas prakses, kuras es mācu, kuras es rekomendēju, kuras tu zini, viņas padara mūs sensitīvākus, jutīgākus. Tātad es ļoti labi izjūtu, kad man pozīcija ir sarauta, kad man ir sāpes, un es jūtu, ka man pamazām tā enerģija plūst prom, un es jūtos, jūtu, ka tūlīt jau ir tas emociju spektrs veļās vaļā, kas ved mani pie tā, ka es jūtos, nav enerģijas, nožēlojami, turpat, kur upura loma kaut kāda sāk parādīties, un tā tālāk, un tā tālāk. Jautājums, kādas ir tās nokrāsas? Tātad ir tās pamata emocijas, skumjas, dusmas, sāpes, bailes, bet ir nokrāsas. Jā. Un tev ir kaut kāds fizisks, es pats vairāk tā kā iedomājos, ka ja es jūtos jau tā kā nogurs, vai es jūtu, ka tuvojās, tā kā saspringums, tad es vairāk tā kā eju ārā, vai pie paša datora es tā kā neelpoju tādas apzināšanu. Apzināti elpoju, bet nav tādas konkrēti vingrinājumi. Tev ir kaut kāds konkrēts vingrinājums? Var padalīties? Skaties, jā, tad tas ir jautājums par enerģiju, kur mēs atjaunojamies. Koki, daba, gaiss, ogs un tā tālāk strādā. Es vienkārši paņemu suni un izēju ārā. Bet kā tu dari? Šobrīd es esmu nonācis stāvoklī tādā, ka caur elpošanu es sev esmu uzbūris savu spēcīgo enerģētisko lauku, kas atrodas manā zemapziņā. Un tas, ko es šobrīd daru, ir jebkurā situācijā, kad es tikko esmu noķēris kaut kādu man nevajadzīgu destruktīvu sajūtu emociju, es viņu ātri pamainu uz konstruktīvu un nelaižu viņai attīstīties un augt un pielikt vēl klāt iespējams kaut kādām citām emocijām un pastiprināt viņas. Un tas ir tas stāsts par to, ka mēs strādājam uz iekšu. Elpošanas laikā mums ir aizvērts acis, mums ir apziņa, mums ir filtrs un mums ir zemapziņa. Un ar katru elpu, ieelpu, izelpu, dinamisku elpu mēs kaut ko nedaudz velkam ārā 95–98% no zemapziņas. 2–5% ir tas, kas mums ir apziņa, ko mēs potenciāli izmantojam, redzam, jūtam. Un tas ir stāvoklis, uz ko es strādāju ar katru savu ieelpu. Un viss notiek vienlaicīgi. Tātad es varu būt stāvoklī nākotnē, kur es redzu sevi spēcīgi, ka kaut kas mainās manī, un viss manā dzīvē sāk virzīties uz turieni. Tas ir tās saucamās, es arī elpošanas laikā izmantoju gan pirms, gan pēc, es atveru telpu, iekšējo telpu, kuru mēs sākam veidot. Un mēs noslēgumā ir dažādas transformacionālās meditācijas, kurām ir jāaiziet cauri, kas ir svarīgi uzbūvēt katram cilvēkam. Tātad tas ir stāsts par savienojumu ar zemi, ūdeni, gaisu un debesīm. Tā ir viena vieta, spēcīga vieta, kur būt. Tas ir resurs. Cits uzdevums ir resurs un enerģija ir dzimta. Tātad, kas ir dzimtas koks, kā viņš izskatās. Tad mēs varam runāt par savu spēcīgu nākotnes redzējumu. Tas nav vienā reizē. Mums tā vieta ir sakrāli pašam jāizveido.
Un tad tu katrā pieredzē, vienalga tā ir elpošana, tā ir pirts, tas ir sports, tā ir pastaiga pie dabas, tas ir brauciens, tas ir, nezinu, pārgājiens kalnos, kur tu sāc viņu veidot, un tev kā flaši sāk rādīties kaut kādi mirkļi, kur tu sāc saprast, tev kaut kāda puzle skrūvējās kopā par to, kas tu esi. Un tas tiek veidots no pagātnes, tas tiek veidots no nākotnes, tas tiek veidots no šī brīža mirkļiem. Un tie ir tie storiji, kuros mēs dzīvojam, un katram storijam ir emocija, katram storijam ir kaut kāda sāpe, sajūta, caur kuru mēs to piedzīvojam. Un mēs to esam jau piedzīvojuši, un mēs to atkal piedzīvojam, jo viss cikliski kaut kādā veidā atkārtojas. Kamēr tu runāji, es atcerējos, ka vienā mājaslapā tur bija atzīmēts, ka tu esi rūdītākais. Un man tā liekas, tas arī par šo tēmu, ka tu esi rūdītākais. Es tev tagad ceļu ego, es tev ego ceļu. Un otrs, kad es gribēju, es biju cerējis uz kaut kādu praktisku elpināšanas vingrinājumu, bet tas, cik es saprotu, tas būs festivālā. Jā, par rūdīšanos ir, pie manas rūdīšanās atnācis ar Vimu Hofu un ar rūdīšanās skolas izveidi un ar personīgo nepieciešamību iemīlēt ziemu, jo jāatzīst, ka man kādreiz arī tāpat kā daudziem likās, ka ziemā ir garlaicīga, neomulīga un gara un melna. Man bija arī līdzīgs sajūts, bet tad es atradu sev hobiju ziemā. Man tad ziema diezgan ātri paskrien, pat varētu teikt. Jā, un es arī atradu savu veselīgu hobiju, tas ir ziemas peldes, ūdens augstais, kas iekrīt kategorijā pozitīvais stress, kur iekrīt badošanās, kur iekrīt arī elpošana, elpas aiztura, hipoksija, kur iekrīt saules gaisma, kur iekrīt ēdiens arī ir, tātad ēdiens, ēšana, neēšana, tā teikt, šīs ir tās lietas pozitīvā stresa tēma, un patiesībā, tas, ko es mācu rūdīšanās skolā, 80% ir elpošana, jo Vima Hofa metodika 80% balstās uz elpošanas vingrinājumu, ko arī festivālā Elpa 8. 9. jūnijā es arī plānoju novadīt. Ir interesants it kā viens vingrinājums, bet patiesībā pie viņa, tas, ko es jau mācu, ir dažādas detaļas, nianses, un tas ir kruta. Viņš ir vienkāršs, kuru var paņemt, viņš iedod resursu, enerģiju, spēku, nervu sistēmu atbrīvo, un tie, kas grib vairāk, viņi darot vairāk, viņi saprot, var šitā, un tur kaut kāds niansīts sāk parādīties. Bet jā, tas elpas aiztures elements, ko es nerekomendēju praktizēt netrenētiem cilvēkiem. Un vieniem pašiem. Jebkurā dinamiskā kustībā mēs to nedarām, vai stāvus, vai sēžus, vai braucot. Un patiesībā pat arī lēnus elpošanas vingrinājumus kustībā nevajadzētu darīt, jo viņi var radīt tādu meditatīvu stāvokli un var mierīgi kaut kur, aizpeldēt. Var arī noģīt. Noģībt, jā. Ne, no mazajiem visdrīzāk nenoģības, tādiem vieglajiem no dinamiskajiem var noģībt. Jā. Jā, un festivālā Elpā es plānoju vadīt Vima Hofa elpošanas praksi. Pastīsimies, kā mēs tā teikt. Tas ir spēcīgs instruments, tas ir jaudīgs, racionāls, pieejams instruments ar detaļām, ko var apgūt, un 10 gadus es jau esmu vienīgais certificētais Latvijā treneris, kurš māca trenē, un tāpēc es varu teikt, ka es esmu rūdītākais, ja mēs skatāmies pēc šīs metodikas, tie 1000 cilvēki, kuri ir ievesti augstumā manā vadībā, un manā vadībā tas nozīmē, ka es pats arī tur esmu bijis, un tieši tāpat ir daudz stundas elpotas.
Tev pietiks ar to ezeru blakus, vai tev vajag vēl augstāk? Tu tur minēji iepriekš, mēs ar tevi runājām, ka tev vajag ledu. Ko mēs ar ledu darīsim? Pastīsim. Varbūt būs augsts. Varbūt tas vienīgais, kas cer, ka 8. 9. jūnijas būs super augsts, un tad ūdens arī gan nebūs tur zem 10 grādiem. Nu, redzēsim tehniski, kā to realizēt, bet, protams, ledens ūdens ir interesantāks. Tur ir savs aspekts par ledu. Un es kādreiz daudz taisīju tās ledus vannas, un tas bija daļa no treniņu programmas. Šobrīd es braucu vairāk ceļojumos, kur mēs meklējam augstumu kalnos, un tur ir ledens ūdens. Tur viegli atrast. Jā. Tur viegli atrast. Es braucu uz Itālijas kalniem, uz Armēnijas kalniem, un tās tādas divas pamatūras, kuras šobrīd darbojos. Bet ir triki, ko ar augstumu var darīt arī vasarā, tā kā signālingu sistēmu uztrenēt var arī jebkurā temperatūrā, un es domāju, būs pietiekami labs temperatūras apjoms, kur varēs daudz ko izdarīt labi. Un tie, kas grib pie tevīm, tie jau var sākt trenēties, iet kontrastu dušās. Kontrastu dušas ir labs veids, bet, ja mēs runājam tīri par to augstumu, tad mana pieredze rāda, ka ir pilnīgi vienalga, ar ko mēs sākam. Viss sākas galvā ar domu, ka es to gribu. Un tad mēs vienkārši sākam vēl pa ceļam meklēt attaisnojumus, vai to darīt vai nedarīt. Vai tā ir augsta duša, vai tā ir pirts, vai tā būs ledus vanna, vai mēs ziemā to sāksim. Pieredze rāda, ka jebkurā vecumā, jebkurā stāvoklī to ir iespējams darīt. Darbs ar ego. Darbs ar ego, jā, un tas, kas man patīk arī tajā tēmā augstums, tur tas darbs ar ego baigi mirst, jo tev nāks saskarties ar dabas varenību. Un cilvēks pret dabu ir niecība. Vai tie kalni, vai tas ir augsts ledens ūdens, ilgtermiņā tāpat tu zaudēsi. Līdz ar to, ja tu nespēji palaist šīs sajūtas vai vismaz atbrīvot viņas, un daudzi nemaz netiek līdz tam, ka viņi pamēģina. Un es to redzu tiešām psiholoģiski ļoti interesantu aspektu. Un tāpēc tie, kas ir bijuši un pie manis, un viņi visi ir vareni, spēcīgi cilvēki. Viņos ir milzīgs potenciāls. Un, jā. Ko tu man iesaki? Es neesmu tāds ūdens cilvēks, man vispārībā ūdens nav neuzrunājis. Pat varētu teikt, ka vasarās pat baigi nepeldos. Pasties šo jautājumu no ķīniešu medicīnas viedokļa, kur tev ir jābūt holistiski starp vairākiem elementiem. Ūdens tā ir zeme. Tā ir sazemēšanās. Un kāpēc ziemā ir mega efektīvi iet ūdenī, ziemas peldēs, tāpēc, ka mēs sazemējamies, jo mēs dzīvojam betonā 4 sienās, kur tas, ko tu saki, aiziet uz mežu, basas kājas sazemē, koki sazemē, daba sazemē, jā, mežā tas notiek automātiski. Bet mums vajag vēl, jo, lai izlīdzsvarotu to nesazemēšanās periodu, mums vajag daudz vairāk būt šajā stāvoklī. Un ko es ieteiktu? Es ieteiktu tev padomāt no Ķīnas medicīnas aspektu viedokļa, ka ja tu nebūsi kaut kur holistisks, tad tu vari rakt vienā virzienā grāvi un blakus neredzēt, ka tev vienkārši tā kā ārā ūdens vai pilnīgi kaut kas bezjēdzīgs notiek. Un ir vajadzīgi visi elementi. Un ja tev kaut ko negribās, austrumos tā teikt ir filozofija, ka tas ir īstais, kur tev jāiet. Rietumu filozofijā mēs mēģinām, tev tur trauma, mēs neaiztiekam, vispār nekustinām un neejam tur. Bet ja tās durvis kaut drusciņi verās, tad tev vienkārši ir jāvēro situācijas, jo tev visu laiku piespēlē, klausies, paskaties tur. Tev acu priekšā kaut kas notiek, tikai jautājums, vai tu to pamani. Jo tā līnija... Man nav problēmas tur iet vēsā ūdenī vai kas, bet es nezinu, man vienkārši bērni peldās, bet es pastāvēšu maliņā.
man kaut kā Cik negribas. es tevi nodarbībās esmu redzējis, man liekas, tev tā termoregulācija strādā labi, bet, es nezinu tos fizioloģiskos parametrus. Es skatos uz augstumu un termoregulāciju kā svarīgu aspektu, kā riska mazinošu priekš sirds asinsvadu sistēmas. Tu tādā virzienā skaties, skaidrs. Jā, es tā racionāli skatos. Tas patās, kā ir skaidrs, ka vajag uz pirti, ir skaidrs, ka vajag elpot, ir skaidrs, ka vajag vingrot, ir skaidrs, ka vajag trenēt ķermeni, un ir labās lietas, kas ir jādara. Ja mēs to darām vēl ar pozitīvi emocionāli uzlādētu stāvokli, tad tas success rates vai laimes sajūta ir vēl lielāka. Jā, burvīgi. Es te pēdējā ziemā tagad bija kaut kāds normāls vēsums, tad es arī pastaigāju ārā ar basām kājām. Tādā ziņā nav problēma, bet ūdens kaut kā. Man patīk makšķerēt, man patīk pie ūdens vispār būt, bet tā, ka tur līst peldēšanās pēc, nezinu, kaut kā. Es nezinu, man tāds interesants attiecības ar ūdeni. Es esmu gājis peldēšanas tā kā treniņos, un es esmu arī gājis uz niršanu un uz daivingu, bet kaut kā es nezinu, kaut kā neuzmanās. Varbūt tu esi nomāsterējis to, un varbūt tev tas ir, nezinu, tur kategorijā uz 8, varbūt tev cita joma ir, kas tev ir vēl spilgtāk jāattīst. Un tas varbūt tāpēc tev arī, tu neredzi to, un tev varbūt jāapskatās vienkārši apkārt, kas ir cits. Es esmu par to, ka mums apzināti jāatrod ir tā atbilde, ko es no tā gūstu, kāpēc man tas ir svarīgi. Tas ir tas, ko es nometnēs cilvēkiem arī vēru vaļā. Man ir, teiksim, tāda man programma 2 dienu nometnes, ko es taisu. Tas jau ir par to, ka palīdzēt cilvēkiem gan saprast, ko maksimāli var dabūt no tā, un vienmēr tā atbilde ir par fizisko, emocionālo sajūtu, un vienmēr ir, ir jāatrod tā savu motivāciju. Man bija viens klients, piemēram, svara jautājums. Viņam pofik tur čalim tas svars, bet izrādās viņa motivācija ir atpakaļ uzkāpt uz slēpēm. Un viņš uzliek to kā mērķi, ko viņš bērnībā bija darījis, un kas viņam ļoti patika, tur jauniešu un varbūt pat ilgākā laika posmā. Un šobrīd viņš to nevar darīt, tāpēc, ka viņam tur ir sāpes, svars, simptomi, un ka mums ir skaidrs, kāpēc, un viņam ir skaidrs vektors. Es strādāju uz to, lai slēpot. Ļoti adekvāti atbild uz jautājumu, kāpēc tev to vajag. Jā. Un varbūt tev arī vienkārši jāpaskatās. Otra lieta, tu vari apzināti pieslēgties ar kas ir tas, kas patīk, un kas ir tas, kas visdrīzāk nepatīk, un kur tu to ķermenī jūti. Kas ir tā sajūta, ko tu jūti no ūdens. Varbūt apzināti tu saproti, jā, es esmu peldējies, es esmu trenējies, un tā tālāk. Varbūt neapzināti mums ir visiem ļoti daudz slīkšanas traumu. Kaut kādas bailes. Kaut kādas bailes, jā, un tev vienkārši jāmēģina atrast. Jo elpošana, viņa attīsta to iekšējo komunikāciju ar sevi, intuīciju, un viņa ar vienu paliek niansētāk. Pasaule ir radīta priekš tām, kā viens gudrais teica, lai padarītu tevi laimīgu. Tā man te kaut kas rādās, ka kaut kas pēc 20 sekundēm notiks, bet es te nesaprotu. Ceru, ka mūs neizmetīs. Tā bišķiņ nojauc man tagad. Varbūt beigsies laiks, jā. Jā, ja kas, ja beidzās, tad paldies tev par sarunu, bet ja